Zemnieku saimniecība Ķelmēni atrodas Rankas pagasta Gulbenes novadā, Gaujas krastā. Saimniecība ir dibināta 92. gadā. Svarīgi ir minēt to, ka darbojamies divās nozarēs. Pamats ir maizes cepšana un pamats ir lauksaimniecība, tātad graudu audzēšana. Ķelmēni ir mājas vietas vārds. Kādreiz man tēvam un mammai iegādājoties šo zemi, te bija mājas pamati, kuras arī tika uzbūvēti, pēc tam Ķelmēnu māja un arī tālāk ceptuve, saglabājot šo vietas vārdu Ķelmēni. Un šobrīd saimniekojam arī visi kopā. Tēvs joprojām tur roku uz pulsa par visiem notiekošajiem lielajiem procesiem, taču es esmu meita Rūta un atbildīga par ceptuves darbu. Savukārt brālis Mārtiņš ir atbildīgs par to, lai lauksaimniecības pusē visi būtu kārtībā un rudzi izaugtu. Ideja par maizi radās arī mammai ar tēvu pirms vairāk kā 30 gadiem. Radoši domājot, ko darīt ar graudiem, ar miltiem, kas ir pieejami, kā to tālāk pārvērst produktā. Tam visam kā tāds spēcīgs faktors bija tas, ka bija labas atmiņas par to, kā Rankas pusē ir garšojusi rudzu maize. Abiem viedoklis saskanēja, ka tas bija garšīgi, ka tas bija labi un ka tādu maizi vajag izcept. Un tad sākās arī šis ceļš mācīties mammai tehnoloģiju un tēvam savukārt, kā būvēt maizes krāsnes. Pirmais produkts bija Rankas rudzu rupjā maize. Pirmie kukulīši tika izcepti tieši ap Ziemassvētkiem, un tādēļ arī ceptuve šogad Ziemassvētkos nosvinēja 30 gadu jubileju. Nākošie produkti jau bija saltskābmaizes, baltmaize un graudu maize. Saimniekojam lauksaimniecības pusē ar bioloģiskajām lauksaimniecības metodēm. Pamats, ko gribam izaudzēt, ir rudzi. Rudzus sēja rudenī, tie ir ziemāji, tātad mums ir vajadzīga laba stabila ziema, foršs pavasaris, kad viņiem saņemties spēkā un laba vasara, kad nogatavoties, un jau augusta sākumā tie ir gatavi kulšanai. Pēc tam tiek atvesti līdz graudu kaltei, kur tiek iztīrīti, izkaltēti un uzglabāti torņos un gaida savu rindu, kad varēs tikt malti miltos. Pēc tam tiek samalti milti tiek atpūsti līdz ceptuvei un sākās jau ceļš maizes gatavošanā. Pirmais process ir plaucējuma gatavošana. Miltus ar iesālu un ķimenēm aplej ar karstu ūdeni. Iztur noteiktu laiku, veidojas cukuri, maize plaucējums salinās, tālāk to pārlēja koku kubulos. Tur notiek fermentācija, jeb audzēšana, un tur tieši rodas tas izteiktais aromāts, garša un smarža, ar ko mums asociējas rudzu maize. Pēc tam šim plaucējumam klāt pievieno vēl ieraugu, miltu, sāli un cukuru, gatavo mīklu, veido kukulīšus, tos apstrādā, cep, iepako, lai varētu doties jau pie ēdāja. Šobrīd mēs cepam maizi. Ja mēs padomājam, tie milti mums ir iegūti pagājušajā vasarā, tad iesēti vēl gadu iepriekš. Savukārt pēc tam ceptuvē arī mums ir jābūt pacietīgiem, jo gan plaucējuma gatavošanai mums jāatvēl laiks. Tās ir apmēram 2 diennaktis, ko mēs ļaujam raudzēties plaucējumam. Pēc tam viss gatavošanās, mīcīšanas un rūkšanas procesi tie ir arī apmēram 12 stundas, un, kas ir svarīgi, arī maizīti pēc tam atdzesēt arī 1 līdz 2 diennaktis. Un kopā tas ir gandrīz 4 diennaktis no miltu paņemšanas brīža līdz kukulīts ir gatavs doties uz veikalu. Ķelmēnos strādā šobrīd 82 darbinieki, un jāsaka, ka mums ir noteikti pasaulē labākie darbinieki, tā kā par savu komandu es tiešām varu teikt tikai labākos vārdus. Man liekas, ka Latvijā ir skaista ar tā maizes tradīcijām, jo tas, kādā garša, kāds aromāts, kāda struktūra būs maizē, to nosaka ceptuves saimnieks. Un šajā gadījumā tā bija Velga, mana mamma, un es domāju, arī tās ir viņas garšas kārpiņas un arī tēva garšas kārpiņas, kas ir noteikuši to, kāda maize tiks cepta, cik viņa būs salda, skāba vai mīksta un citi raksturu tādi lielumi. Svarīgi ir arī tas, kad ražojam bioloģisko rudzu rupjo maizi, tātad šis ir bioprodukts, un arī lauksaimniecības pusē strādājam ar bioloģiskām metodēm. Vēl svarīgs tāds kvalitātes aspekts sev ir tas, ka varam arī izēvielu daļēji paši sev sastrādāt, tad izaudzēt graudus un samalt miltus. Un līdz ar to tas iedod pilnīgi pārliecību par to, ko mēs tālāk izmantojam, kāda ir tā kvalitāte, kāda ir izcelsme, un arī tāpēc gala rezultāts ir labs. Lai arī pamats ir roku darbs, ir īpaši ceptuvē šobrīd saimniecībā kopumā ļoti valda izgudrotāja gars un domas, kā procesus atvieglot, kā tos automatizēt. Jāsaka, jā, tāds viens ļoti foršs projekts ir pie graudu kaltes un miltu sistēmas. Milti tiek samalti un atpūst līdz ceptuvēji, principā bez cilvēka iesaistas, bez roku darba. Sadarbība ar Top tīklu un tieši ar Madara 89
tiešām ir sena un ilgstoša, un tas ir viens no tādiem pirmajiem sadarbības partneriem, kas deva mums iespēju attīstīties, sāka piegādes plašākā mērā. Mums ļoti forši bija iespēja piegādāt uz Smiltenes bāzi, tālāk jau top veikali piegādāja saviem veikaliem. Tā sadarbība, jāsaka, veiksmīgi turpinās arī šobrīd. Ceptuves sākuma posmā maize tika cepta jau no paša sākuma, visu cauri diennakti, taču tie apjomi bija mazāki. Un tad tā mūsu mazā loģistika principā bija mans tēvs, kurš ar savu žigulīti arī izvedēja pa vietējiem veikaliem maizi. Tas bija ļoti svarīgs brīdis, tāpēc, ka tajā brīdī arī viņš ieguva vienmēr šo atgriezenisko saiti, kas ir labi, kas nav labi, kas garšo, kas negaršo, un tāds vērtīgs pamats, jāsaka. Uz katras etiķetes ir uzrakstīts cepēja vārds, kas to ir cepis, un šis cepējs tiešām ir atbildīgs bijis par tiem procesiem, par kukulīšu taisīšanu, pēc tam par kukulīšu veidošanu, laišanu krāsnī un uzraudzīšanu. Un tāpēc arī šis vārdiņš seko līdzi katrai viņa izceptajai maizes porcijai, un pēc tam fasētāji jau zina, kas to ir cepis, kāda zīmīte pie šīs maizītes ir jāliek klāt, un arī mums tas kalpo kā burvīgs izsekojamības elements. Mēs ļoti smalki varam atpakaļ atrast, ja kaut kas ir bijis labāk vai sliktāk. Tā ir arī atbildība cepējām, jo, protams, ka viņam gribas, lai viņa vārds atrastos uz tikai labākās kvalitātes maizes.